mašīnām ir tā, ka jau no, cik es sev atceros, no pavisam lielas bērnības, man ir bijusi interese par mašīnām, spēlējies, esmu tur būvējis, tur garāžas un tā tālāk, bet joks, ko es atceros no saviem vecākiem, ir, ka pirmais vārds, ko es iemācījos, bija nevis mamma, nevis tētis, bet mašīna. Un tagad mamma ienāk istabā un tētis prasa dēliņu, kas ienāca istabā, es teicu, mašīna. Principā tas arī izskaidro to, kur tā interese radusies un kāpēc šodien to nodarbojos. Porsche bija tā kā nejaušība īstenībā, vienmēr paticis Porsche ir, bet patika arī Ferrari un Lamborghini un tas pats BMW un citas mašīnas, bet pirms gadiem, vairāk kā 10 jau es meklēju Honda S2000, es tur biju liels Honda fans un tad nejauši man sanāca tā, ka man dzīvi piespēlēja Porsche Boxster bija tāds modelis kādreiz, joprojām ir, bet tad viņš tur bija tāds diezgan jauns. Un tad es izbraucu ar to Boxster un es sapratu, ka Honda S2000 netuvu nav tik labs un jaudīgs un vadāmības ziņā lielisks auto, un tad es saslimu ar to Porsche slimību, ar to Boxsteri. Viņš arī bija kabriolets, protams, un es biju jauns, un man likās, viss ir super. Un tad no tās dienas visu laiku praktiski bijusi tikai Porsche. Porsche 944 manā skatījumā ir tāds tautas Porsche, viņu var atļauties, ja visi modeļi ir palikuši ļoti dārgi un neaizsniedzami, tad 944 ir tāds, ko vēl arī normāls cilvēks var atrast un uzturēt un restaurēt un remontēt. Kas tajā mašīnā ir vēl īpašs, ir tas, ka viņu radījis latviešu inženieris Anatolijs Lapiņš. Tas ir atsevišķs stāsts un to ir vērts tur palasīt un pameklēt informāciju. Un arī tehniski risinājumi ļoti interesanti. Viņai ir ātrumkārta novietota aizmugurē, un viņai ir ļoti laba vadāmība un teiksim, pie tās jaudas un pie tās svara tas ir ļoti labs auto trases dienām un rallijiem. Porsche 944 šito konkrēto modeli es atradu sludinājumos, un viņi tirgoja viens Opels Rīgā, un es aizbraucu apskatīt viņu, viņš izrādījās ļoti labā stāvoklī. Balts, tas bija interesanti, jo man uzreiz iešāvās prātā doma par to Martini Racing repliku. Un tad es ķeros viņam klāt, sāku viņu restaurēt. Un, protams, kā jau tas notiek, tad vispirms tu gribi ielikt sporta sēdekļus, un tad aiziet nākamā lieta un nākamā, un finālā tādā mašīnā ir praktiski viss ir nomainījies un viss ir restaurēts. Un, vienīgais, kas vēl palicis oriģināls, ir dzinējs, bet arī tam šodien pieķersimies. Bet, principā gan balstiekārti ir sporta, salons ir sporta, visādas citas interesantas lietas un uzlabojumi. Jā, kā jau visās tur auto projektos, viss sākās ar to, ka gribējās mazāku sporta stūrīti, jo oriģināla stūri bija bišķi liela un berzējās gar kājām, tad nopirka mazo sporta stūrīti, kam sekoja sporta sēdeklis. Tāpēc, kad neērti vai ne, un tā. Un tad izdomāju, tad salonā tagad ir tā sporta stūri, sporta sēdekļi, un tagad vajag vēl kaut ko no rallija, un tas panelis ir brūns un gribās melnu, un viņš atspīd logā, un tad bija jāflako panelis, un tad rezultātā viss salons ir kājām gaisā apgriezts, viss ir nomainīts. Tagad patiesībā viņš ir, pa lielām viņš ir rallija auto salons, kurā ir drošības karkas un hidroliskā rokas brēmas, un vēl visādas citas viltības un triki. Tā skaitā arī teratips un visi instrumenti, kas nepieciešams stūrmanim rallijā. Un apgaismojums naktī, jo arī naktī braucot mēs sapratām, ka mēs neko neredzam tādā scenogrammās un ierakstos, un tad ielikām apgaismojumu. Un tad tam sekoja, protams, tālāk. Tālāk sekoja atkal piekare, bremzes, jo bremzes oriģinālās ir, protams, uzkarst un zaudē savu to efektivitāti. Un tad bremžu kluči un diski un jāfrezē un jāuzlabo balstiekārta un sporta amortizatori. Un tam savukārt sekoja arī sporta izplūde. Man čoms Valds, viņš tur zīmēja tos dizainus, un viņš man ieteica, ka Martini ir way to go, un ka tas būs smukāk un iespaidīgāk, un es piekrītu, ka rezultāts ir ļoti, ļoti labs. Un katrā ziņā auto noteikti vairs nav ikdienas auto, viņš nav ērts, viņš ir ciets un sēdekļi spiež, bet tas viņa pielietojums, protams, ir autosports, un visbiežāk tas ir youngtimer rallijs, kur arī viņš tā kā vislabāk iederās ar savu jaudu un parametriem. Bet, protams, braucu arī trackdayos, dažādās trasēs, gan Igaunijā, Pērnavā, Latvijā. Plāns arī aizbraukt kādreiz uz Vācijas trasēm, Nürburgringu slaveno. Bet tas lielākā pievienotā vērtība viņam ir tieši rallija, jo viņš arī būvēts kā rallijā. Ja viņš būvēt kā šosejas auto, tad tur būtu
citas lietas jādara, viņš būtu jātaisa vēl zemāks, stingrāks. Un droši vien tad arī jāpalielina būtu motora jauda, bet priekš rallija, manuprāt, viņš ir izdevies ļoti, ļoti labi. Un es pat īstenībā neredzu, ko tur vēl varētu pielikt vērtņiem.